Daugavpils novada dienas un Latgales amatnieku festivāls šogad pulcinās amatniekus un ražotājus no tuviem un tāliem novadiem. Novada dienu ietvaros centrālais pasākums gada tirgus notiks 20. septembrī pie Daugavpils novada domes Rīgas ielā 2 Daugavpilī. Svētku sākums 10:00. Daugavpils novada dienas tie ir iemīļoti svētki gan pašiem novada ļaudīm, gan, protams, šo dienu mērķis ir, tā teikt, parādīt tās bagātības, tos labumus, tās inovācijas, ko pa gadu ir mūsu novada ļaudis, uzņēmēji, tīpaši zemnieki, amatnieki, izdomājuši, saražojuši un ko var piedāvāt mūsu lielās pilsētas iedzīvotājiem. Pārdošanā būs mājas kūpinājumi, siers, medus, maize, augļi, dārzeņi, pašdarinātas rotas, ogulāju un augļu koku stādi, izstrādājumi no koka un daudz kas cits. Notiks arī daudzveidīgas meistardarbnīcas. Kā katru gadu, tirdziņā piedalīsies arī Daugavpils novada mazpulcēni. Iegādājoties preces no Daugavpils novada tirgotājiem vismaz 1 eiro vērtībā, saņemsiet 1 talonu. Sakrājot 3 talonus, aicinām doties uz Lauku Gardumu ielas ēdienu degustāciju. Jau 2. gadu pēc kārtas novada dienas kuplinās arī Latgales amatnieku festivāls. 2. gadu mums ir izdevusies sadarbība ar Latgales plānošanas reģionu, un mūsu afišā ir zīme arī amatnieku festivāls. Tas nozīmē, ka šeit būs ne tikai mūsu amatnieki, bet arī amatnieki no visas Latgales un arī no Lietuvas pierobežas. Un tas vislielākajā mērā kuplina mūsu pasākumu. Mēs esam pateicīgi plānošanas reģionam. 12:00 sāksies turisma aktivitāte Iepazīsti Daugavpils novadu, kas ietvers 2 stundu ekskursijas uz Kalkūni, Demeni un Medumiem Sventi. Iepriekšēja pieteikšanās pa telefonu 264 67 137 vai rakstot uz taka@dnd.lv. Visas dienas garumā vienības laukumā norisināsies arī sporta aktivitātes. Svētku koncertā šogad piedalīsies folkgrupa Māsas Dimantas, vieskolektīvi no Baltkrievijas un Polijas, Viļānu kultūras nama Lauku kapela Bumburneicas, Daugavpils Baltkrievu kultūras centra un kultūra izglītības biedrības Uzdim, deju ansamblis Ļenok un vokālais ansamblis Kupaļinka. Kultūras programmu skatītājiem piedāvās arī 4 pagasti no kuplās Daugavpils novada pagastu saimes. Domāju, ka diena būs ļoti bagāta piesātināta gan ar labu laiku, gan ar laipnību, smaidiem un, protams, ļoti bagātu rudens ražu. Tiekamies 20. septembrī jau no 10:00 rītā Rīgas ielā 2 Daugavpilī.